Latvija ir sasniegusi jauno dzimstības antirekordu. Skatoties pēc situācijas, jūtās, ka tas vairāk nav pārsteigums. Sanāk, tad viņiem ir svarīgākais, kas, lai cilvēki, kuri brauc pie stūres, runā latviski, nevis droši, neapdraud citus. Pie naudas tiks mantinieki, nevis valsts. Un tie ir 11 miljoni gadā, ko piesavinās valsts, nevis tā paliek ģimenēm. 2 reizes gadā veikt šo te indeksāciju. Man liekas, ka tas ir taisnīgi un atbilstoši laikam. Kas notiek Saeimā? Vēsais laiks tūlīt būs beidzies, bet cīņu par tautas interesēm, par atbalstu ģimenēm, par daudz godīgāku pensiju sistēmu Latvija pirmajā vietā turpina visu laiku. Ričard, tu un Latvija pirmajā vietā šodien iesniedz Saeimā ļoti būtisku likuma projektu jauno ģimeņu atbalstam. Jā, iniciatīva bija par to, lai samazinātu PVN tieši uz 5%, bet tieši priekš maisījumiem un pamperiem. Es uzskatu, ka, skatoties uz to, ka Latvija izmirst, tas nav noslēpums. Dzimstība ir pusi mazāk nekā mirstība. Un mums jārisina šo dzimstības problēmu tagad, jo savādāk katru gadu mēs saņemam statistiku, ka Latvija ir sasniegusi jauno dzimstības antirekordu. Un tas skatoties pēc situācijas, jūtās, ka tas vairāk nav pārsteigums. Un tas ir ļoti satraucoši. Tā ir katastrofa patiesībā. Un ja mēs redzam arī kā veikalos, daudzi ir pamanījuši, ka ir veikalos atlaides, un tajās atlaidēs maziem burtiņiem apakšā ir rakstīts, ka atlaide neatiecas uz bērnu maisījumiem un uz bērnu precēm. Manuprāt, tas ir ļoti neadekvāti. Un tavs rosinājums šodien bija svarīgs patiesībā visai tautai un tautas nākotnē un tiešām jauno ģimeņu atbalstam. Tas vienkārši atvieglotu to slogu ģimenēm ar vairāk bērniem, jo, pamperi un maisījums, tās ir 2 preces, ko atkārtot pērk. Man pašam ir 2 bērni, un, ja es skatos, vajag nopirkt 2 pampera pakas mēnesī, dažreiz 3, un tie maisījumi, skatoties to, kādu maisījumu mazulis lietot, var nopirkt par 20 eiro vai kaut kā tā, bet tā kā manam bērnam jaunākajam ir alerģija un jāpērk dārgāko maisījumu, kas maksā 40, 50 eiro, labi, 40 eiro ar atlaidi, bet jāskatās, ka parādās tās atlaides veikalos. Bet, godīgi sakot, mums šis būtu vienkārši viens mazais solis, lai cilvēkiem būtu iespējas samaksāt visus pārējos rēķinus. Un tieši tā, un jau tāpēc, ka no tādiem maziem soļiem, bet ļoti būtiskiem jau veidojas tā kopīgā aina, kopīgā bilde vispār. Ja? Un ja mēs runājam par politiku, par valsts politiku dzimstības jautājumā, tad šis ir ļoti būtisks mazs, bet ļoti būtisks solis, ja? Ko deputātiem būtu bijis jāsaprot un jāatbalsta. Ja? Skatoties to, ka pašlaik mūsu dzimstības koeficients ir 1,2, pirms 5 gadiem bija 1,6, bet, lai noturētu to iedzīvotāju skaitu, Latvijā vajag 2,1. Ja pašlaik ir 1,2, tas ir ļoti satraucoši. Un ja reiz deputāti šobrīd vēl nav sapratuši daži, kad ir jābalso adekvāti, lai tiešām uzlabotu šo situāciju ģimenēm jaunajām, tad būs atkal, tu sniegs atkal un atkal šo pašu, varbūt drusku pamainot, vai ne? Jā, tā bija tā doma. Mums pietrūka 4 balsis, un tad es domāju, ka mēs varam vai to pašu iniciatīvu atkal iesniegt, vai kaut ko pielabot tā, bet skatīsimies pēc situācijas. Ja pietrūka 4 balsis, tad varbūt tas nākamais. Šiem 4 atvērsies acis. Jā, varbūt, jā. Viktorija, drošība uz ceļiem ir ļoti svarīga katram Latvijas iedzīvotājiem. Drošības ceļiem ir prioritāte. Kas noticis Saeimā šobrīd? Tautsaimniecības komisijā mums bija izskatīts ceļu satiksmes likums, un Nacionālā apvienība atkal brīna mūs visus. Viņi piedāvāja, ka eksāmena nedrīkst liekt krievu valodā, tikai ES vai angļu valodā, un sanāk, tad viņiem ir svarīgākais, kas, lai cilvēki, kuri brauc pie stūres, runā latviski, nevis droši, neapdraud citus.
Saproti, ja? Jo daudzi taču iebraukuši no citām valstīm, Jā. kas ir Ukraiņi tie Taģikistāna, paši. jā, Ukraiņi, jā. Uzbeki arī vai ne? Mums ir statistika, ka teiksim, no Krievijas federācijas vairāk cilvēku nav tikai trešo valstu. Tas ir Ukraiņa, tas ir Baltkrievi, kur ir aizbēguši arī, tas ir arī Uzbekistāna, Taģikistāna, Azerbaidžāna. Viņi grib likt un braukt šeit, lai būtu viss pareizi, lai būtu viss kā likumā rakstīts. Bet šeit mēs liekām tad valodas zināšanas pa priekšu drošībai uz ceļiem. Un tas var izraisīt vairāk avārijas, vairāk var ciest cilvēki. Mēs ar jums visi. Tāpēc tas nedrīkst darīt, jo drošība cilvēkiem, dzīvība, tas ir vissvarīgākais, kas mums ir. Ja mēs zinām, ka latviešu valoda ir valsts valoda Latvijā, un tas, kas notiek Saeimā šobrīd ik pa ceturtdienai, tas ir tas viņa populisms, ka nav kam piekasīties, ja? Tad mēģina visu kaut ko darīt, lai tikai kaut kādā veidā. Pat juridiskais birojs, Saeimas juridiskais birojs pateica, ka man bija taisnība. Ka drošība ir jābūt tomēr pirmajā vietā ir drošība, par to šaubu nav, protams. Jā. Edmunda frakcija Latvija pirmā vietā dara pilnīgi visu iespējamo, lai izrautu Latviju no nabadzības purva. Jā, un šodien mēs iesniedzām priekšlikumu Saeimā, lai kaut kā uzlabotu šo situāciju. Jo tiešām pareizi tu saki, mēs esam viena no nabadzīgākām valsts Eiropā. Mums ir apmēram 500,000 cilvēku uz nabadzības sliekšņa. Tas ir graujošs rādītājs. Tad faktiski lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir pensionāri. Un mūsu piedāvājums bija tāds sakarā ar to, ka šobrīd ir šī lielā inflācija, ir tik daudz vajadzības, un kā jau minēju, to arī par šo nabadzību un vispār, jo cilvēki knapi savelk galus kopā. Un tas piedāvājums bija ļoti vienkāršs. Tātad indeksēt pensiju nevis vienreiz gadā, bet 2 reizes gadā. Tātad izejot no reālās situācijas, skatoties, kāda mums ir inflācija, 2 reizes gadā veikt šo indeksāciju. Man liekas, ka tas ir taisnīgi un atbilstoši laikam. Un tas ļoti daudziem atvieglot dzīvi Latvijā. Protams, pat šīs niecīgās, sauksim tās pa kapeikām, ja? Bet pat šie 5-10 eiro, tas ir izdzīvošanas jautājums jau šobrīd cilvēkiem. Tā ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Ramona, pensiju sistēma Latvijā ir ļoti vajadzīga taisnīga. Nevis kāda ir šobrīd. Un šodien tu un Latvija pirmā vietā sniedz likumprojektu par šo jautājumu, par šo tēmu. Jā, jo tad, kad es biju ministra, 2020. gada 1. janvārī stājās spēkā likums par iespēju mantot 2. pensiju līmeni. Līdz tam tāda iespēja cilvēkam vispār nebija, bet šodien mums ir jāspēr solis uz priekšu, jo, kā redzam, nevienmēr cilvēki izdara izvēli un ievelk to ķeksīti, kam paliks viņa pensija, ja cilvēks dodas aizsaulē pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Un šodien jāsaka, ka deputāti to sadzirdēja, ka nevis valsts piesavinās naudu, ja cilvēks nav izdarījis izvēli, bet gan tas automātiski tiek mantots, tātad likumiskie mantinieki. Un šodien likumprojekts tika nodots komisijai, un tiešām ceru uz taisnīgu izvēli un taisnīgu lēmumu, ka pie naudas tiks mantinieki, nevis valsts. Un tie ir 11 miljoni gadā, ko piesavinās valsts, nevis tā paliek ģimenēm. Tas ir šeit taisnīgumam noteikti jābūt. Jā, noteikti, jā. Un tas ir labi, ka šī virzība ir. Un tas ir liels pozitīvs tāds moments šobrīd. Jā, tas ir tiešām labs darbs un sekosim līdzi komisijai, lai tas tiktu novests līdz galam. Noteikti. Tas, kas notiek Saeimā, ietekmē pilnīgi visus Latvijā. Ko jūs domājat par šiem notikumiem? Rakstiet komentārus, izsakiet savas domas, dalieties šo informāciju.